Kāds cilvēks man prasīja, par ko ir mans YouTube kanāls. Es esmu pieaudzis un nopietnas cilvēks, un es nodarbojos tikai ar pieaugušām un nopietnām lietām. Un tieši to es arī darīšu šodien. Turpmākās 40 minūtes es būvēšu šo pili, pastāstīšu par LEGO pilīm un dažādas cits interesants LEGO faktus. Paņem savu mīļāko dzērienu, mīļāko ēdienu un izbaudu šo meditatīvo procesu. Lauvas bruņinieki. Pēta, kurš nams bauda tādu cieņu kā lauvas bruņinieki. Viņi ir slaveni ar savu drosmi un viņi ar godu kalpo lēdijai. Pateicoties viņu drosmei un prasmīgajai šaušanai, loku lēdijas valdīšana nemainīgi turpinās. Pirmais LEGO pils komplekss tika izdots 1977. gadā, un tajā nebija ne karalis, ne karaliene. Ja nemaldos, dzeltenā pils tika tirgotas 6 gadus, bet nākamajās pilīs jau bija karalis. Visās pilīs līdz šim pilī vienmēr bijis karalis. Un šī ir pirmā pils, kurā ir tikai lēdija, karaliene, un šeit nav karaļa. Bet mums ir karalis. Šis ir karalis no manas bērnības. Tā kā šī pils bez karaļa nepaliks. Kas vēl ir šajā komplektā? Tātad pils pieder lauvām, jeb lauvas bruņiniekiem, bet lauvas bruņiniekiem ir pretinieki, melnie piekūni. Un šeit uz kastes var redzēt, ka šeit ir 1, 2, 3 melno piekūnu bruņinieki. Ko viņi dara šeit? Jūs varat domāt, ka viņi uzbruk šai pilī. Un tā tas vienmēr LEGO vēsturē ir bijis. Bet šeit uz kastes ir rakstīts kaut kas cits. Šķiet, ka melno piekūnu mūžzenēja sāncensībai ar lauvas bruņiniekiem ir pienācis gals. Šie biedējošie kareivji tuvojas lauvas bruņinieku cietoksnim. Un nebūt ne pirmo reizi. Tomēr šoreiz viņi nāk kā draugi. Cik ilgi turpināsies šis iepriekš nepiedzīvotais miera periods? Tātad šīs pils stāsts ir, ka melnie piekūni patiesībā nāk draudzēties. Un to var redzēt arī pēc viņu sejām. Smaidīgi bruņinieki, izņemot šo, kurš ir pārgars. Bet jautājums paliek, cik ilgi viņi būs draugi. Un kad viņi atkal sāks karot. Šie melnie piekūni nebūs vienīgie melnie piekūni, kas nāks ciemos pie lauvām. Man ir vēl viens melnais piekūns. Melno piekūnu bruņiniece, kur nāc no minifigūru kolekcijas. Un te ir vēl viens melno piekūnu bruņinieks, kur es nopirku atsevišķi. Bet kādi karavīri mitinājās dzeltenajā pilī? Lūk, šādi. Šis ir pats pirmais bruņinieks. Kas ir interesanti, viņam ir viengabalaini ķiveri, bet par to es pastāstīšu sīkāk vēlāk. Šeit ir vēl dažādas figūriņas, par tām es arī pastāstīšu sīkāk, kāpēc un ko viņš šeit dara. Ķeramies klāt pie būvēšanas. Kā jūs nopratāt, 40 minūtes tās būs tikai jums. Man tās būs kāds 10 stundas. Es nepārspīlēju. Te ir pats galvenais grāmata. Kāpēc es saku grāmatu? Tāpēc, ka tā nav vienkārši instrukcija. Tā ir reāla grāmata, kurā ir arī nedaudz pastāstīts par LEGO pīļu vēsturi. Lūk, skaisti sanumurēts. Varam vaļā pirmo grāmatu. Un lūk, ir arī slavenā dzeltenā pils. Patiesībā es samalojos. Šis bruņinieks nemaz nav no pirmās pils, bet no otrās, 84. gada pils. Lūk, arī fotogrāfija ar šīs pils dizaineriem. Jā, šeit ir uzskaitīts visas pilis. Par to es pastāstīšu sīkāk, ķeramies klāt. Es nevaru sagaidīt, kad es uzbūvēšu pili. Visas paciņas ir sanumurēts, jāmeklē pirmo paciņu.
Te kaut kas mums jau zināmāks. Alus muciņi. Šis komplekss tika izdots 2022. gadā, svinot 90. LEGO gada dienu. LEGO faniem bija iespēja balsot par visvairāk kārotā komplekta atgriešanos speciālā setā. 10 000 balsu tika saņemts tieši par klasiskās pils atzimšanu. Plāksnes ir atsevišķā paciņā. Es redzēju, ka kāds cilvēks internetā prasīja, ko nozīmē šie te lucīši ar plusiņu. Tas nozīmē to, ka detaļa neatrodas paciņā ar ciparu. Un tieši tā šoreiz ir ar plāksnēm. Pati pirmā, jau klasiskā pils bija dzeltenā krāsā, tāpēc to bieži mēs dēvēt par dzelteno pili. Tā bija dzeltena tāpēc, ka 70. gados LEGO vēl neražoja tik daudz dažādu krāsu klučus, cik mūsdienās. Tajā laikā pelēks klučus nevēlējās ražot, lai it kā samazinātu vēlmi bērniem būvēt militārus objektus. Mūsdienās klasiskās dzeltenās pils vērtība tirgū ir aptuveni 270 līdz 450 eiro. Savukārt neizpakota un pilnīgi jauna, nelietota tā varētu izmaksāt pat virs 9000 eiro. Lūk, mūsu pirmais ir meža sargs. Kas ir meža sargi? Lasīsim. Šie godājumie ārpus likuma esošie ļaudis ir dabas mīļotāji un meža sargātāji. Viņi ir izvēlējušies dzīvi tālu prom no cietokšņa un tā rosīgās apkārtnes. Tomēr arī meža ļaudīm ir savi noslēpumi. Viņi bieži ir manīti cietoksnī un tā tūmā. Viņu nolūki ir noslēpumā tīri. LEGO vēsturē meža sargi ir kā atsevišķa komanda, kuri ir kā Robini Hudi, kas zog no bagātājiem un dod nabagajiem. Un vēlāk arī es parādīšu, kur šies meža sargi slēpjas pilī. Iespējams, ka šajā 4. paciņā arī tiks būvēta viņu slēptu pilī. Līdz ar LEGO piļu un cietokšņu parādīšanos tika iezīmēts jauns virziens LEGO minifigūrām. Piemēram, Spoka minifigūra bija pati pirmā, kura nav cilvēks, savukārt Merlins jeb Maģisto bija pirmā minifigūra, kur tika pie sava individuāla vārda. – 2008. un 2010. gadā tika izdoti adventas kalendāri ar LEGO piļu tēmu. 2010. gada kalendārā pirmo reizi parādījās Lauvu karaliene. Šajā pašā kalendārā bija arī burvju minifigūra, kura ļoti līdzinājās Merlinam. Varbūt tas arī bija Merlins. LEGO to oficiāli nav apstiprinājis. Arī šajā pilī viņš nereizi netiek nosaukts par Merlinu. Daudz realistiskākas pilis un bruņinieks, kur jau vairāk līdzinājās viduslaiku bruņiniekiem, LEGO sāka ražot 1984. gadā. Tika ieviestas viengabalainas zirgu figūriņas, segli, ķiveres ar fiksētiem vizieriem, plīvojoši karogi, loki ar bultām. Parādās jauni bruņinieku grupējumi, krustneši un melnie piekūni. Atsevišķi karaļa gan vēl nav, tas pirmo reizi parādās tikai 1995. gadā. Runājot par karalienēm, pirmo reizi karaliene LEGO pilīs parādījās 2009. gada paceļamā tilta komplektā.
bet tā bija kroņa bruņinieku karaliene, un arī šajā komplektā nav karaļa. LEGO nav neviena pils komplekta, kurā reizē būtu gan karalis, gan karaliene. Black Falcons, jeb melnie piekūni, līdz šim nekad nav bijis šīs frakcijas oficiālais nosaukums. Viņus tā iesauca pateicoties 1986. gada komplektam ar nosaukumu Melnā piekūna cietoksnis. Šajā cietoksnī gan melnais piekūns ir bijis domāts šo bruņinieku vadonis, taču pilī, kur es būvēju, visa frakcija pirmo reizi oficiāli ir nosaukta par melnajiem piekūniem. Vēl viens bruņinieks. Mums ir jau 2. Starp citu, šī ir bruņiniece. Neesmu droši, vai vēsturē eksistēja sievietes bruņinieces, bet LEGO tādas ir. Vidēji veikalos viens LEGO piļu tēmas komplekts ir pieejams aptuveni 14 mēnešus, savukārt visilgāko rekordu ir piedzīvojis viduslaiku tirgotāju ciemata komplekts, un tā tirgus mūžs bija 49 mēnešus. Interesants fakts, ka meža sārgi angliski ir forest men, jeb meža vīrieši, bet šeit ir maza meitenīte. Interesanti, vai LEGO neplāno pārsaukt šos cilvēciņus par forest people, piemēram. Starp citu, šajā pilī ir abu tipu ķiveres, gan ar atveramu, gan fiksētu vizieru. Gadu gaitā LEGO piļu tēmai ir pievienojušās dažādas karalistes un grupējumi. Lauvas bruņinieki, melnie piekūni, meža cilvēki, krustneši, vilku bari, pūķu bruņinieki, kur līderis starp citu ir Merlins, baiļu bruņinieki, troļļi, skeleti un pat roboti. Katrai bruņinieku apvienībai ir arī sava unikāla heraldika un stāsts. Atcerieties to dzelteno pili, par kuru es jums stāstīju? Lūk, šī ir LEGO atsauce uz šo dzelteno pili. Un tā būs acīm redzama bērnu rotaļu istabā, kur bērns spēlēsies ar dzelteno LEGO pili. Un kurš būs tas bērns? Lūk, šis te. Runājot par heraldiku, vai ievēroja, ka šajā LEGO pilī bruņinieki lieto emblēmu, kurā attēlot lauvu ar kroni, kura pūš uguni? Tieši šāda paša emblēma ir arī krustnešiem. Lai saprastu, kāpēc tā, man nedaudz jāpastāst par lauvu vēsturi. 1984. gadā LEGO pirmo reizi Castle tēmā ieviesa frakcijas. Tikai ieviestas 2 frakcijas, kuru emblēmās bija attiecīga lauva, kura pūš uguni un putns. Pirmos mēs pazīstam kā krustnešus, bet otros kā melnos piekūnus, taču šajā laikā šīm frakcijām vēl netika iedot nosaukumi. 1991. gadā notika interesanta lieta. LEGO apvienoja abas šīs frakcijas zem viena ģērboņa un nosauca to par karaļa bruņiniekiem ASV, bet Castle People, jeb pils ļaudi Šveicē, un Castle Residents, jeb pils iedzīvotāji Lielbritānijā. Šajā periodā bruņinieki tika attēloti cīnāmies ar meža brāļiem, jeb forestmen.
1992. gadā LEGO oficiāli iedeva nosaukumu 4 frakcijām – krustneši, vilku bars, meža vīri jeb meža sargi un melnie bruņinieki. 1995. gadā krustneši tika aizvietoti ar jaunu frakciju karaliskajiem bruņiniekiem un to emblēmā redzama lauvas galva uz sarkanbalta fona. Mūsdienās lauvas ir dažādu frakciju apvienība un varētu teikt, ka krustneši ir viena no tām. Vēlāk tika izdoti komplekti ar dažādām lauvu frakcijām, kurai katrai bija sava emblēma. 2000. gadā tika izdota bruņinieku karalistes jeb Knights Kingdom frakcija un tās emblēmā redzama lauvas galva ar kroni uz zelta un zila fona. 2010. gadā tika izdota karalistes jeb Kingdoms frakcija un tās heraldikā attēlota stāvoša lauva uz sarkanbalta fona. Savukārt 2013. gadā tika izdota jauna lauva pils un tās emblēmā ir modificēta lauvas galva ar kroni uz zila balta fona, kas liek domāt, ka šī atkal ir jauna frakcija. LEGO pilī, kuru es būvēju, tiek lietota oriģinālā krustnešu emblēma, bet tas, ka šis komplekts saucas lauvu bruņinieku pils, nozīmē, ka LEGO oficiāli krustnešus ir pārsaucis par lauvas bruņiniekiem. Es jums gribu parādīt slēptuvīti, kur slēpjas zelta vārdi. Tad, kad šo pili var ciet, šeit pavarās slepenas durvis, un tur iekšā ir zelta vardīte. Un kārtējā bruņiniece. Pirmā grāmata ir cauri, ķeramies pie otrās. Pilī, kuru es būvēju, ir redzami 2 krustnešu simboli – zila lauva uz dzeltena fona un dzeltena lauva uz zila fona. Bet pašā pirmajā krustnešu pilī dažiem bruņiniekiem uz krūtīm ir vēl kāds simbols – sakrustota cirvji. Vai tas ir 3. krustnešu simbols? To mēs nezinām. Vislielākā LEGO pils, ja lieluma mēra klucīšu skaitā, ir Cūkārpas pils ar 6020 klucīšiem. Tā gan ir no Harry Potter, nevis LEGO Castle tēmas, bet tieši LEGO Castle tēmā līdz šim lielākā pils būve bija viduslaiku pils komplekts ar 1426 klucīšiem, un tā tika izdota 2021. gadā. Savukārt vislielākais pils tēmas komplekts līdz šim bija viduslaiku tirgus ciemats ar 1601 klucīti. Bet nu šie rekordi ir gāsti, jo pilī, kuru būvēju es, ir 4514 klucīši. Beidzot esam nonākuši līdz burvim. Šī burvja stāsts īsti nav zināms, bet viņu sauc Merlins. Dažās valodās viņu sauc par Serlinu, Amerikā viņu sauc par Magisto. Šeit ir oriģinālais Magisto, jeb Merlins. Kāds ir viņa stāsts? Dažos komiksos viņš ir lauvu ienaidnieks. Ko viņš dara šajā pilī? Īsti nezinu. Neizskatās, ka šeit notika kaut kāds karš, tāpēc varbūt viņš arī ir sadraudzējies ar lauvām. Nav nejausmas. Laika posmā no 1978. līdz 2022. gadam ir izdoti 280 LEGO piļu tēmu komplekti. Pēc BrickEconomy.com datiem ik gadu visvairāk vērtība pieaug krustnešu apakštēmas komplektiem, kas ir aptuveni 13% gadā. Lai arī LEGO pirmo reizi ar šo frakciju mūs iepazīstināja jau 1984. gadā, atsevišķi komplekti ar tiem tika izdoti no 1990. līdz 1998. gadam, un kopā to ir 1,6.
Šo 6 komplektu vērtība šodien tiek lēsta ap 3816 eiro, ar nosacījumu, ka neviens no tiem nebūtu iepriekš atvērts un iepakojums ir kā tikko no veikala. Pats vērtīgākais no tiem ir Karaļa kalna cietoksnis, kura vērtība ir aptuveni 2700 eiro. Un te ir vēl viena meža sarga, jeb forestmena meitene. Tātad tur nav tikai meni. Te ir karceris, kurā ir ieslodzītais, kurš jau ir pārvērties pa skeletu. Runājot par skeletiem, šis ir vecais skelets. Daudzās pilīs bija karceri, un tajos iekšā vienmēr bija skeleti. Un ar ko šie skeleti atšķiras, šim rokas kustās visos virzienos vecajam skeletam. Jaunajam skeletam kustās tikai uz priekšu un uz atpakaļ. Varētu teikt, ka jaunais ir sliktāks, bet šīs rokas ļoti ātri nolūza. Un tās ir tik ļengans, ka tajās neko nevar ielikt. Un kāpēc otrajā karcerī nav neviena ieslodzītā? Tāpēc, ka šeit ir durvis. Un no šī karcera var izbēgt. Ko visticamāk pils iemītnieki nemaz nezina. Bet kas pilnīgi noteikti zina par šo slepeno izēju no karcera? Tie ir meža sargi, jo atverot ieeju uz viņu slēptuvi, var atvērt slepeno izēju no karcera. Tagad parunāsim par LEGO lauvu frakciju valdniekiem. 1984. gadā LEGO mūs iepazīstināja ar Seru Ričardu. Sers Ričards ir bieži pieminēts Lielbritānijas LEGO žurnālos un pirmo reizi tas parādās komplektā Bruņinieku cīņa. 1984. gada Karaļa pils komplekts Lielbritānijā tiek saukts par Sera Ričarda pili, kas nozīmē, ka viņš valda pār šo pili. Sers Ričards visticamāk ir domāts karalis Ričards Lausirds, kurš kalpoja par iedvesmu visai lauvu bruņinieku frakcijai. Dažādos stāstos ir minēts, ka Sers Ričards cīnījās ar melno bruņinieku, kurš valdīja pār melnajiem piekūniem. Komplektā 6081, kuru sauc par Karaļa kalnu cietoksni, parādās sievietes minifigūra, kuru varētu būt viņa meita, jo dažādos stāstos tiek saukta par princesi vai par jaunavu jeb meideni. Šajos komplektos karalis ir praktiski neatšķirams no citām minifigūrām. Tikai 1995. gadā karalisko bruņinieku frakcijā karalis pirmo reizi ir izteikti citādāks nekā citas minifigūras. Tam ir kronis, apmetnis un atšķirīga seja. 2000. gada pils komplekta nosaukums ir Karaļa Leo pils, kas liek noprast, ka šo karali sauc par Leo. Pārējās pilīs karaļu vārdi nav minēti. Tā kā pils, kuru es būvēju, izmanto oriģinālo krustnešu emblēmu, var secināt, ka šajā pilī valdīja karalis Ričards, bet tajā ir tikai karaliene. Tāpēc man ir teorija, ka karali Ričardu ir nogalinājis melnais bruņinieks, ar kuru viņš tik ilgi cīnījies. Bet ņemot vērā, ka melnie piekūni, kuru valdnieks ir melnais bruņinieks, tagad ir lauvu draugi, tad karaļa Ričarda neesamībai šajā komplektā varētu būt arī cits iemesls. Runājot par LEGO Castle zirgiem, tie ir izgājuši cauri 3 paaudzēm. Zeltnajā pilī zirgi nebija viengabalaini, bet tika veidoti no LEGO klučiem. Pirms tam LEGO komplektos arī bija zirgi, bet tieši šādas formas zirgi pirmo reizi parādījās tieši Zeltnajā pilī.
Pēc tam 1984. gadā tika ieviestas zirgu figūriņas ar kustināmu galvu. 2007. gadā LEGO sāka ražot tādu pašu tipa zirgus tikai skeleta paskatā. Trešās paudzes zirgiem ir ne tikai kustināma galva, bet arī kustināmas pakaļkājas, un tos sāka ražot 2012. gadā. Šajā pilī ir tieši šī tipa zirgi. Mums kopā ir jau 5 bruņinieki. Atšķirībā no mūsdienu pilīm, pirmajā LEGO pilī heraldika uz vairogiem un bruņām nebija uzdrukāta, bet tās bija uzlīmes. Šajā pilī, atšķirībā no citām, uz visiem stāviem ved trepes. Trepju nav tikai uz torņiem. Nezinu, kā paredzēts cilvēkiem tur nokļūt. Lūk, šādi varās cietuma vaļā rests. Tās ir domāts, lai ļaundari nevarētu iekļūt pilī. Esmu pabeidzis slaveno tualetu. Kāpēc tā ir slavena? Tāpēc, ka te pirmkārt karājās augstskais atsvaidzināšanai, otrkārt tur ir pods, bet galvenokārt visas kakas acīm redzam krīt lejā. Ļoti labs joks no LEGO puses. Lai arī tēma saucas LEGO Castle jeb LEGO pils, tomēr šī tēma iekļauj arī dažādas cita veida struktūras, piemēram mājas, tirgus plačus, slēpņus, kaltuves un daudzas citas. LEGO piļu tēmas ietvaros ir arī kāds komplekts, kurš tika radīts speciāli LEGO šaha videospēles reklamēšanai. Tas sastāv no 26 klucīšiem un vienas minifigūras, trakā LEGO pils karaļa, un tas tika izlaists 1998. gadā. Tā, ir pazudis viens klucīts un es viņu nekur nevaru atrast. Tāpēc nāksies rakāties pa saviem krājumiem. Šī ir Modified Bricks kaste. Mēģināšu tur atrast brūno klucu. Un te tas ir. Pagaidām izmantosim manējo. Tas izskatās diezgan jauns. Tāpēc arī es to nemainīšu, ja es arī atradīšu īsto. Oh, no. Nē.
Es kļūdījos. Es neprotu lasīt instrukciju. Šeit patiesībā bija cits klucis. Te varat salīdzināt veco LEGO zirgu, vecais LEGO zirgs un jaunais. Jauniem kustās aizmugurējās kājas. Un lūk arī pati karaliene, jeb kā viņa tiek saukt šajā komplektā, Lēdija. Viņa var novilkt ķiveri un uzlikt matus ar kroni. LEGO piļu komplekti savu uzmanību un ievērību ir ieguvuši pateicoties sarežģītiem dizainam. Šīm pīlīm parasti ir paceļami tilti, funkcionējuši vārti, slēpņi un ļoti detalizēts interjers, saglabājot vēsturisko viduslaiku sajūtu. Latvijā ir LUG, jeb LEGO User Group biedrība, un tās nosaukums ir Latlug. Tās ietvaros tika rīkots MOC, jeb My Own Creation piļu tēmas konkurss Bruņnieks, kurā uzvarēja Kristapa Ročāna radītā pils. Pēc konkursa noslēguma Latlug biedri kopīgi sāka būvēt lielu viduslaiku kaujas ainu, kura būs tik vēsturiski autentiska, cik iespējams ar LEGO kluču palīdzību. Šis kopdarbs būs ne tikai jauns un vizuāli pievilcīgs, bet arī ar izglītojošu vērtību. Un te ir mūsu 3 atlikušie melno piekūnu bruņinieki. Visražīgāk LEGO pils tēmu komplekti tika izdoti 2005. gadā, kad veikalu plauktos nonāca 30 šīs tēmas komplekti. Ir. Viss. Pils ir gatava. Vai pils? Beidzot. Tas bija 2 dienas. Es jūtos ļoti nogurs. Ļoti nogurs. Tik daudz detaļu palika pāri. Viss it kā būtu kārtībā. Bet man ir bažas par šo detaļu. Parasti lielie kluči nekad nepaliek pāri. Ja tu gadījumā redzēji kaut kur es varētu izlaist šo kluci, un kāpēc tas palika pāri, lūdzu ierakst komentāros. Jo es nevaru atrast, kur es neesmu iesprādzis šo kluci. Nedaudz gribēju pastāstīt par šo burvi Merlinu.
kāpēc viņš ir ļauns? Ir komiks par Timu Razgalu, kur viņš palīdz lauvu karalim cīnīties ar šo burvi. Un šajā komiksā šis burvis ir ļaunais. Un es šo stāstu varētu savilkt kopā ar baiļu bruņiniekiem, jeb Fright Knights. Un viņiem ir līdzīgs stāsts. Ir ļaunā ragana Izralda, kurai ir arī savu pils, un ir labie baiļu bruņinieki ar grāfu Batlordu priekšgalā, jeb Sikspāņu lordu, kurš cīnās pret šo raganu. Un tieši tāpat arī Merlinam ir savu pils, un lauvu karalis cīnās pret viņu. Tāpēc es īsti nesaprotu, kāpēc viņš dzīvo šeit pagrabā. Lūk, šeit ir Merlina pagrabs, kur ir viņa dārgumi, viņa burvi zīžļi, kaut kādi eliksīri, bet, kā jau es teicu, šeit var ļaut vaļu savai fantāzijai. Kas vēl šeit ir? Šeit ir daudz kas, šeit ir daudz kas. Piemēram, vai jūs ieraudzījāt šo slepeno slēptuvīti, tad, kad ver ciet pili, šeit varās vaļā slēptuve, kurā, lūk šeit, kurā iekšā šeit ir paslēpta zelta varde. Starp citu, šajā komplektā kopumā ir 4 vardes. Viena zaļā varde šeit, zelta varde šeit, kaku varde pie toaletes, kur ir varde, bet izskatās pēc kakas, un visticamāk tā ir domāta kaka. Un es jau vairs neatceros, kur, bet kaut kur bija vēl viena varde. Jā, šeit, lūk, ir daudz kustīgu lietu, piemēram, šīs te restes, kuras var atvērt, aizvērt. Šo pili paredzēts kopumā rādīt gan šādu izklātu, tad viņa ir atvērtu, tad tā ir liela, vai arī to var vienkārši aizvērt ciet. Tā ir maziņa, lūk, tāda maziņa viņa paliek. Vēl kas ir forši, ka šo pili var pacelt vienā gabalā un tā neizjūg. Tas ir mīnus daudziem šiem lielajiem komplektiem, ka ceļot viņus, tie izjūg pa detaļām. Viena lieta, kas trūk šajā pilī, komplektā 6086 melno bruņinieku pilī, ja Black Knight Castle, ir tāda figūriņa kā spoks. Starp citu, šis spoks arī tumsā spīd. Un es bērnībā sapņoju par to pili, un es reāli gribēju to spoku dabūt. Bet, diemžēl, nopērkot šo pili, es spoku nedabūju, tāpēc man nācās to pirkt atsevišķi. Tas nemaina faktu, ka šis spoks šeit kaut kur lidināsies. Jautājums, vai šo pili ir vērts pirkt un maksāt par to 400 eiro? Ja tu esi LEGO fans, un jo īpaši, ja tu esi LEGO bruņinieku fans, pilnīgi absolūti noteikti. Ja tu neesi LEGO fans, tad droši vien ir labāki veidi, kā pavadīt 10 stundas, nemaksājot 400 eiro. Jā, šis komplekts ir dārgs, bet ir viena lieta, kas nemaksā neko. Šī konta abonēšana un tīkšķi ielikšana zem video. Izdari to, paldies tev, un es ceru, ka tu šodien kaut ko iemācījies.